No grāmatas Ar Dievu sirdī. Nosargāt pērli. Tavs ārējais apvalks ir kā gliemežnīca, ļoti brīnišķīgs, bet ievainojams. Apvalks sargā pērli, kas tevī, pērli tīru, dzidru, skaistu, neskartu. Šo pērli tev ir izdevies saglabāt sevī aiz nepieejamās ārienes, rūpīgi sargājot. Tavos lūpu kaktiņos ir ievilkušās skarbas rielas, sejā parādījušies cieti vaipsti, kas atmaigs tikai, kad mīl no sirds vai sirsnīgi smaidi, brīvi un atklāti. Pērli tevī sāk brīvi runāt. Tu esi dzīves vētra plosīta un cits sāpināta, tomēr pērli krūtīs saglabājusies neskarta. Tā tikai ir augusi, augot kļuvusi lielāka, skaistāka, jo tikai ievainotā gliemežnīcā izauga viskaistākās pērles. Kāds saredz tikai skaisto gliemežnīcu, nespējot aiz tās saredzēt pērli, cits saskat pērli, bet nobīsts, atver gliemežnīcu. Tu tikai vēro, jo iekšēji baidies atvērties pati, baidies vēlreiz tikt savainot, baidies pazaudēt savu pērli. Reiz nāks tavs pērļu zvejnieks, pacietīgi, un sirds gudri tuvosies pērlei, līdz gliemežnīca pati atvērsies, vairs nebaidīsies atklāt savu mirdzošo pērli un ieguls saudzīgajās pērļu zvejnieku rokās.